Kāds koks tu esi? Jo tas nav labs koks, kas nes nelāgus augļus, nec tas ir nelāgs koks, kas nes labus augļus. Lūka 6:43. Mandarīns ziemā var būt sulīgs, bet, diemžēl, mēs nevaram noteikt, vai tas būs salds vai skāps, kamēr mēs to nenolaupām, un dažkārt pat ir jāieliek tas mutē. Caur šiem vārdiem Jēzus vēlas mums pateikt, lai mēs padomājam par to, kādi koki mēs esam. Vai augļi, ko mēs nesam, ir labi un noderīgi citiem? Mūsu ikdienas staigāšana kā kristiešiem ļoti svarīgi ieguldījums ir pazemība. Tāpat kā labs koks nes labus augļus, tā arī sirds pazemība noved pie paklausības. Apustulis Pāvils sniedz mums sarakstu, lai palīdzētu mums noteikt dažas īpašības, kas mums ir jāparāda, bet kara auglis ir mīlestība, prieks, miers, pacietība, laipnība, labprātība, uzticamība, lēnprātība, atturība. Galatiešiem 5:22. Vai mūsu dzīve atspoguļo šīs īpašības? Pāvils jautāja lasītājiem par viņu dzīvi, pirms viņi satikās ar kungu kā glābēju. Kādi bija jūsu toreizējās dzīves augļi? Tādi, par kuriem jums tagad jākaunas? Romiešiem 6:21. Lūka piebilst, jo no ērkšķiem nevar lasīt vīģes, nec vīnogas no dažiem. Lūka 6:44. Vīģes, vīnogas un zemenes ir viegli noplūkt un viegli apēst. Dažkārt dažiem garšo kā zeņu ievārījums. Lai pie tā tiktu, ir jāiet cauri kādam procesam. Lai tās sarautu, labāk uzvilkt labus apavus un apģērbties vecās drēbēs, lai mēs varētu stāties pretī dzeloņiem. Un ērkšķi nav vienīgais izaicinājums labam kazeņu ievārījumam. Problēma sagādā arī sēklas, kad augļi ir aplaucēti un atsijāti, lai atdalītu sēkliņas, tie beidzot ir gatavi vārīšanai. Tas viss ir diezgan liels darbs. Iespējams, mēs vēl neesam nobrieduši koki, kas ražo ideālus augļus, bet apzināsimies sasniegto progresu un to, kas mums vēl ir jāpanāk. Nebīstieties, neatlaidīgi meklējiet Dievu vaigu, un ar svētā gara palīdzību jūs kļūsiet par koku, par kuru runā psalmists. Svētīgs tas cilvēks, kam prāts saistās pie tā kunga baušļiem, un kas dienām un naktīm domā par viņa bauslību. Tāds ir līdzīgs kokam, kas stādīts pie ūdens upēm, kas savus augļus nes pareizā laikā, un kam lapas nesavīst. Viss, ko viņš dara, tam labi izdodas. 1. psalms, 1. līdz 3. pantam.